Šodien esmu Rīgas plačos kopā ar Motorfai un medīju interesants retro mašīnas. Un ko es atrodu? Pirmo golfu, jopcik, un vēl pie tam kabriķi. Otros golfus kabrioletus netaisīja. Taisīja pirmos un trešos. Un tāpēc pirmo golfu kabrioletu izlaida ļoti ilgi, līdz pat tam mirklim, līdz kaut kādam 92. vai 93. gadam. Kadī arī izlaidus pirmā golfa bāzes. Kas man patīk kabrioletam, te jau ir stikla apsildāmie aizmugurējais stikls, kas nav daudzos kabrioletos 90. gadu. Protams, pirmais golfs, un tā ir leģendāra mašīna, ko izlaiž Volkswagen. Tas ir tautas auto pēc Volkswagen Beetle, jo pirms tam Volkswagen Beetle bija galvenais tautas automobils, varētu pateikt, pasaulē. Nepārspējams automobils, un nu tad nākamais ir golfs. Es skatos pēc bumpera, man pat sāk likties, es skatos, tā ir Amerikas versija. Rakstat komentārā, ir Amerikas versija vai nav? Jo, wow, tā lūpa ir uz āru riktīgi uztaisīta. Superīgs dampis, nāca gan automāts, gan manuālā kārba. Un automāts nāca, man liekas, 4 pakāpju. Saloniņš arī vienkārši, tāds kā jau golfiņam. Maziņš, esmu braukusi ar šādu te kabriolets, var pateikt, ka sajūtas pat foršāks nekā ar visiem Mercedesiem. Tāds ņipra mašīnīte. Un arī bija, protams, tās pašas versijas. Visiem golfiem C, CL, G, GL un GTI. GTI bija pati foršākā un kabriolets. Man ļoti patīk aizmugurējās lampas. Un aizmugurējais bumpers es arī skatos, ir tāds kā lampas, tā kā amerikāņu versijai. Nu, ja jums patīk golfi, ja jums patīk retro mašīnas, tad piesakojiet. Latvijas plačos var atrast tiešām pērles. Kur meklēt braucamu? Motorfai LV. Labākā likme piķim. Tepat Motorfai LV. Apkopo datus no oficiāliem autotirgotājiem Latvijā.